pirms desertiem novākšanu veiksim visam galdam. Sāksim, protams, ar šķīviem. Un pēc tam ar maizes šķīviem. Kā arī sviesta trauks. Un pašu maizes grozu. Tālāk, pirms desertu pasniegšanas arī atnākam ar 2 šķīvīšiem un salveti, lai noslaucītu no jebkādām drupačām, kas būtu palikušas no iepriekšējiem ēdieniem. Kad viss ir sakots, smuki noslaucīts, atnesam vajadzīgos piedarumus. Tālāk, kad pasniedzam desertus, tāpat kā visas iepriekšējās reizes, visu veicam no labās puses. Kā arī, ja desertu neizvēlās, ir liela iespējamība, ka izvēlēsies kādu karsto dzērienu, kā piemēram kafiju. Un atcerieties to, ka baltai kafijai pienu mēs pasniedzam atsevišķā trauciņā. Un arī pārliecinamies pirms desertiem, vai viņiem ir pietiekami daudz ūdens, dzirkstošais dzēriens, kā arī kokteils. Bet, ja dzirkstošais vīns vai arī pat baltvīns ir beidzies, tad mēs varam droši ņemt visu un nest prom. Vienmēr pirms vakariņu vai pusdienu beigām apvaicājamies, vai klients nevēlas vēl kaut ko. Varbūt vēlēsieties vēl kaut ko? Nē, būs labi. Rēķini lūdzu. Labi. Maksāsiet ar karti vai skaidrā? Ar karti. Un vai dzerabnēl var rasīt arī ar karti var rasāt? Jā. Paldies. Un vai vajadzēs kopiju? Nē, būs labi. Labi.